gandrīz vai viss tieši no komponentiem. Un tagad vēl viena ļoti spēcīga sportiste, kur, es domāju, visnotaļ lielām ambīcijām arī ir ievedusies uz šo čempionātu. Elina Gedinašvili, 2010. gada Eiropas čempionāta bronzas medaļas ieguvēja. Paskatīsimies, kā viņai veicies. Viņai ir bijušas gan veiksmīgas sezonas, gan nepārāk. Eleganti, ātri, strauji. Savā stilā. Jā, bet viņai ir tāds kaut kāds, es nezinu, iekšējs vēlniņš, kurš lien ārā tenīs ekspresijās, interpretācijā. Varbūt raganiņš, lai būtu. Dzimums sakrīt. Labi, lai ir. Lai sakrīt, jā. Taisnība sakot, ar tiem lecieniem nedaudz mani pārsteidz. Viņai Elleš, piemēram, Bilmana piruetes sanāca ļoti labi. Šeit mēs neredzējām nevienu iekļaut, lai gan pēc piruetes atliecoties. Jā, es saprotu, bet, piemēram, piruetē atliecoties, Bilmans pēc 8 apgriezieniem dotu viņai vēl vienu līmeni augstāk. Šeit jāskatās, varbūt ir bijis kaut kas līmeņa ziņā, ko es nepamanīju, bet tā kā neraksturīgi, lai šāda ranga sportisti tomēr atļautos izpildīt piruetes uz 3. līmeni tikai. Tas bija tāds diezgan dīvains variants piruetei. Ielecienam piruetei diezgan ilgi, kamēr sportisti nocentrējās. Tas viennozīmīgi ir mīnus, jo 2 apgriezienu laikā ir jāpieņem šī pamatpoza. Lūk, šī piruete atliecoties uz 8 apgriezieniem, ko viņa arī izturēja, un pirms tam bija sāniskais, bet vēl tā kā prasījās arī Bilmans, ko viņa vienmēr lieliski ir izpildījusi, bet šoreiz izdomāja neizpildīt.
Nevar pateikt, nevar motivēt, kāpēc, jo viņi pietiekami lokani un to dara, bet katrā gadījumā pārējā programmas daļa bija pietiekami laba un ekspresīva. 21 gads Jelenai Gadunšvili pagājuši pavasaru viņa mainīja treneru, lūk redzam Brian Orseru. Atcerēsimies, Brians Orsers trenēja arī Junam Kīmu un vēl veselu virkni spēcīgu sportistu. Jaunā sadarbība, gaidīsim, kad dos augļus. Šosezon viņi startēja 2 no Grand Prix posmiem. Starti gan nebija tik ļoti veiksmīgi. Skate Amerika, jeb ASV posmā 7. vieta un Japānas posmā, kas risinājās Sapporo 5. vieta. Līdz ar to Grand Prix finālā viņi neiekļuva. Personīgais rekords ir diezgan labs. Īsajā programmā 61,92, tad faktiski 62 punkti, ko viņi sasniedz 2010. gadā Olimpiskajās spēlēs. Olimpiāda gan nebija viņai tik ļoti veiksmīga. Lai arī izvēles programmai pateicoties vai par spīti 14. vieta. Par Eiropas čempionātiem jau teicu, te ir tiešām bijuši visādi kūleņi. No 3. līdz 25. vietai. Es domāju, tas ļoti daudz, ko izsaka. Pārsvarā gan viss diapazons plašs, pārsvarā gan viņi vienmēr ir bijusi 10. vairākas reizes ir bijusi 6. 57. Labākā punktu summa. Bet ne tik daudz pārāk par to pašu, piemēram, Helgesonu. Jā, 2 punkti vairāk nekā Helgesona, faktiski nedaudz mazāk, bet pirmajai vietai šobrīd pietiek, un es domāju, tas ir labs pieteikums uz labāko sešnieku, uz spēcīgāko grupu. Iespējams ar perspektīvu uz medaļu.